būt par mani viegli nav. Ķemēties un mazgāties, tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skola kļūst pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Un mitrā rudenī sūnes klās visu koka stumbru. Ļaunais spiegs sparīgajam runātājam jāiznīcina. Ko? Nost, Henrij! Sparīgais runātājs ir visuma pavēlnieks. Mammu! Jā, sparīgā runātāja maratons 6 stundas paradīzē. Pīter? Henrij? Mam, Henrijs mani apraka. Neesi negants, Henrij. Tas nekas, Pīter. Paskaties. Vai varam iet pastaigā, lai varu tos piemērīt? Pastaigā? Nē. Cik jauka doma? Nē. Jā, Henrij, mēs iesim pastaigā. Nē! Negantā Henrija pārgājiens. Ne lietus, ne sniega, ne krusas, ne raža. Vecāki nekad nesaka jaukas lietas, piemēram, Henrij, ieslēdz televizoru, laiks sparīgā runātāja maratonam. Nē, viņi runā tikai nejaucības. Henrij, laiks mūsu pārgājienam. Nemēģini slēpties, aiziet. Nevaru. Man jāskatās sparīgais runātājs. Ko niekus? Kāp mašīnā. Urā! Mašīnā? Kam mašīna, ja parks ir tepat blakus? Mēs dosimies īstā pārgājienā, laukos. Nē! Tur mums var dzīties pakaļ vistas. Vistas cilvēkēdājas. Vai mēs nevaram apbraukt kvartālu? Nē nozīmē nē. Es tev saku, jūs to nožēlosit. Vajadzēja klausīt Henriju. Kurš būtu domājis, ka vistas cilvēkēdājas aprīs mūsu dārgo Henriju? Es vairs nekad neēdīšu omleti. Henrij! Mašīnā! Nē, es dzīvoju pilsētā un nekur nebraukšu. Nāc atpakaļ. Piesprādzējies un mēģini uzvesties kā nākas. Skaties! Lauka balodis! Uz priekšu, Henrij! Jūs nevarat mani piespiest. Labi, bet par katru soli, ko spēršu līdz brīdim, kad mūs panāksi, atskaitīsim 5 pencus no tavas kabatas naudas. 5 pensi, 10, 15, 20. Un kāpēc es kavēju sparīgā runātāja maratonu? Henrij, dzilnītis. Tie ir liels retums. Neredzēji. Gan iztikšu. Mam, Henrijs atņēma man binokli. Atdod, Henrij. Vai laukā satumsis? Pasmaržojiet šo svaigo gaisu. Es saužu vienu mēslu smaku. Nevarēju nociesties, Pīter.
Mam, Henrijs saka, ka es smirdot. Neesi negants, Henrij. Palīdzi Pīteram atrast ko jauku dabas mācības projektiņam. Protams. Tas ir lapseņu midzenis. Tās taču dzeļ. Ne tad, ja tām dziedāsi. Citiem tāda nebūs. Tu noteikti dabūsi labāko atzīmi. Dziedi, Pīter, dziedi! Pīter, nāc nost no lapsenēm! Viss kārtībā, tēt, es tām dziedu. Henrijs teica, ka tās nedzelšot. Stāvi, Pīter! Skaidrs, ka dzels! Rāpies lejā! Kā tu vari būt tik negants? Tētis teica, lai es palīdzot viņam ar dabas mācības projektu. Un es to darīju. Tev bija jāatrod kas drošs. Vajadzēja izteikties skaidrāk. Nāc, Henrij! Uzvarā! Jo drīzāk tiksim pie tā neiedzīgā ezera, jo ātrāk varēšu atgriezties mājās. Skrienam! Vai nav jauki? Tā ir pareizā pieeja. Malacis, Henrij! Skrienam uz ezeru! Nātres! Vai? Ātrāk lēnie divplākšņi! Pēdējais, kurš tiks pie ezera, būs ēzelis! Lūk, kur tas ir! Es redzu ezeru! Šeit ir īsākais ceļš, aiziet! Es zināju, ka viņam patiks mūsu pārgājiens. Viņi soļo lēnāk. Es zināju, ka tā būs labi, kā atgriezos. Es kavēju sparīgo runātāju. Kā panākt, lai viņi kustētos ašāk? Labais! Aiziet! Tā nav govs, vai ne, mīļais? Nē, bullēns. Beidziet, beidziet! Ātrāk! Ātrāk! Šausmas! Ātrāk, mam! Ātrāk, tēti! Mani zābaciņi! Tas bija satriecoši, un ezers ir tepat blakus. Nevajadzēja iet pa īsāko ceļu. Sētas nav saceltas tāpat vien. Es taču teicu, ka laukos ir bīstami. Rimsties, Henrij. Tu viņu sadusmo. Kas par to? Viņš ir tur iekšā. Mums jātiek prom! Šurp! Esam ezerā. Vai tagad varam braukt mājās? Esi nelāgi saaugstējies. Paliec krēslā un atpūties. Jā, mam. Varbūt nākamreiz aiziesim uz parku.
Tu sapostīji manus zābaciņus. Nākamreiz nevelc tos laukā. Bet man joprojām nav projekta. Ko teiksi par šo? Nē, aizvāc to! Te tam būs īsts ezera ūdens. Un turpinājumā vēl viena sparīgā runātāja sērija. Urrā! Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisors Toms Veismanis, lasīja Pēteris Šogolovs.